Labdien, es esmu skolotāja Jūlija, un šodien mēs runāsim par laika prievārdiem, jeb prepositions of time. Kā mums zināms, mums ir 3 prievārdi – at, on, in. Lai apskatītu šos prievārdus, izmantosim tādu principu, ka mēs iesim no mazākā uz lielāku. Tad mēs izmantojam šo te prievārdu at, kad runājam par kādu precīzu laiku. Piemēram, at 11:30, at 4 o'clock, at 2:30, at midday, 12 pa dienu, at midnight, pusnaktī. Tad mēs redzam, ka runājam par kādu ļoti precīzu un konkrētu laiku. Ar visām ēdienreizēm mēs arī sākam at. At lunchtime, at dinner time. Un, protams, ir arī izņēmumi. Ir tādi at the weekend, brīvdienās, at the moment, tagad, at night, naktī, at Christmas, Ziemassvētkos, at Easter, lieldienās. Bet par Christmas and Easter, par šiem konkrētiem svētkiem, mēs vēl izrunāsim nedaudz tālāk. Ja prievārdu at izmantojam runājot par konkrētu laiku, on izmantojam, kad runājam jau par ilgāku laika posmu. Tā ir viena diena. Tad ar visām nedēļas dienām noteikti izmantosim on. On Monday, on Friday. Līdzīgi arī, piemēram, runājot par dzimšanas dienu. On my birthday, jo dzimšanas diena mums ilgst vienu dienu. Arī visi datumi būs ar prievārdu on. On the 1st of July. Un arī ar svētkiem, visiem pārējiem svētkiem var teikt, tādiem, kuri ilgst vienu dienu, piemēram, on Halloween. Un prievārdu in mēs izmantojam tad, kad runājam par garākiem termiņiem. Piemēram, viss, kas ir garāks par vienu dienu. Mēs runājam par mēnešiem in April, par gada laikiem in summer, gadi in 2024, gadsimti in 19th century. Prievārdu in mēs izmantojam arī runājot par dienas daļām. No rīta in the morning, pēcpusdienā in the afternoon, vakarā in the evening, bet atceramies, ja izņēmums mēs vienmēr sakam at night. Tātad kopsavilkums. Mēs izmantojam at runājot par precīzu laiku. Arī runājot par ēdienreizēm. Un mums ir izņēmumi. At the weekend, at the moment, at night. Kad mēs sakam vienkārši Ziemassvētki, mēs sakam at Christmas. Bet tad, kad mēs runājam, piemēram, par Ziemassvētku vakaru, tad mēs pieliekam klāt vēl vienu vārdu. Mēs vienmēr sākam on. On Christmas Eve. Prievārdu on mēs izmantojam tad, kad runājam par dienām, datumiem un svētkiem, kas ilgst vienu dienu. Prievārdu in izmantojam tad, kad runājam par garākiem periodiem, mēnešiem, gada laikiem, gadiem un gadsimtiem un arī par dienas daļām. Un tagad jautājums jums. Šajā situācijā ir jāizmanto in prievārds vai on, ja mēs runājam par piektdienas rītu. Kā pateikt? Piektdien no rīta. Atceramies, kā ar salikumu the morning mēs sakam in the morning no rīta, bet ar dienām izmantojam on. On Friday. Tātad padomājam, kāda ir pareiza atbilde. Jāizmanto ir prievārds in vai on. Pilnīgi pareizi. Vienmēr vadamies pēc vārda, kas uzreiz seko pēc prievārda. Tātad on Friday morning. Ceru, ka šī nodarbība jums bija noderīga. Goodbye and see you soon!